Čau! Šodien būs vēl viena budžeta recepte no manis, un šoreiz tā būs absolūta franču virtuves klasika ratatouille. Sāksim mēs ratatouille ar baklažānu, un ratatouille var uztaisīt divos veidos. Sagriezt visu šķēlītēs un veidot kā sacepumu krāsnī, un otrs veids ir sagriezt visu kubiņos un veidot tomātu mercē kā piedevu pie gaļas vai kā atsevišķu vieglu pamatēdienu vasarā. Mēs taisīsim otro variantu. Pievienosim arī kādu ķiploku daiviņu. Svaigumam sagriezīsim arī dažus ķiršu tomātus, un pēc tam pēdējais būs cukīni. Dārziņi sagriezti. Sāksim ar to, ka nocepsim baklažānus, tad noliksim tos maliņā un sāksim cept visus pārējos dārznīšus. Tā, un pats pēdējais, ko mēs pievienosim, lai tas savelk mums visu to kopā, būs tomāti savā sulā, un izmantosim divas garšvielas, timijāns un oregano. Un tad garšai, kad pusē ēdam karot cukuriņa. Tā, un nodekorēsim, protams, jums jau noteikti uz palodas vai dārzā kaut kur vasarā aug arī kāds baziliks. Ja nē, to var iegādāties arī Lidl. Šajā reizē mūsu budžeta receptē ir sanācis tiešām ļoti viegls un vasarīgs ēdiens, kuru varat paudīt tāpat. Varat pievienot arī fetas sieru vai ļoti labi ies kopā ar vistas gaļu. Jebkurā gadījumā, lai jums labi garšo!